Šajā video apskatīsim Pārgaujas apvienības pagastu vēsturi un nozīmīgākos vēstures pieminekļus, kuri atrodas pagastos. Pagastu vēstures periodu, ko apskatām, ir no 11. gadsimta līdz mūsdienām. Šajā laika periodā radās visnozīmīgākie vēstures pieminekļi, kas ietekmēja pagastu vēsturi. Pārgaujas apvienība atrodas Cēsu novada ziemeļos. Apvienībā iekļauti 3 pagasti – Raiskuma, Stalbes un Straupes. Pārgaujas simbolikā ietilpst Pārgaujas apvienības logo emblēma. Raiskuma pagasta ģērbonis, Stalbes pagasta ģērbonis un Straupes pagasta ģērbonis. Vēsturiski senākie liecinājumi par Pārgaujas apvienības teritoriju ir no bronzas laikmeta. No 11. līdz 13. gadsimta sākumam apvienības teritorijas aptvēra Idomējus zemes. Rozeno dzimta ir bijusi nozīmīga Pārgaujas apvienības teritorijā, jo tai ir piederējuši daudzas muižas un īpašumi, piemēram, kā Mazstraupes, Lielstraupes un Rozbeķu pilis, kuras apstīsim arī šajā video. Pirmo apskatīsim Straupes pagastu. Pagastes centrs ir ciems Plācis. Pagastā nozīmīgākie vēstures pieminekļi ir Lielstraupes un Mazstraupes pilis. Senākā pils, kas celta Straupes pagastā, ir Lielstraupes pils. Tā ir celta 13. gadsimta beigās un ir viena no viduslaiku pilīm, kas Latvijā ir saglabājusies līdz mūsdienām. Pils ir būvēta viduslaiku un baroka stilā. Tā ir celta kā Rīgas arhibīskapijas vasaļu Rozenu pils. No 13. gadsimta līdz 1939. gadam tikai nelieliem pārtraukumiem tā ir piederējusi Rozenu dzimtai. Pils tika nodedzināta 1905. gada revolūcijas laikā, bet Hans von Rozens to atjaunoja. Padomju Savienības laikā muižas pilī ir atradušās Lielstraupes mašīnu traktoru stacijas pārvalde, psihoneiroloģiskā un Straupes pagastes slimnīcas. Lai saglabātu pils kultūrvēsturisko pieminekli, 2023. gadā Lielstraupes pils īpašumu Latvijas Republikas Saeima nodeva Cēsu novadam. Interesanti, šī pils ir vienīgā Latvijā, kas vienā korpusā ir apvienota ar baznīcu. Mazstraupes pils ir celta 15. gadsimtā kā Rīgas arhibīskapijas vasaļu Rozenu pils. Lielāko daļu laika tā piederējusi Rozenu dzimtai, bet tai ir bijuši daudz īpašnieki. 19. gadsimtā viduslaiku pili pilnībā pārbūvēja par Mazstraupes muižas kungu māju. Pils ir pārbūvēta daudzas reizes un pamazām aizvien mazāk līdzinājās cietoksnim. Kopš 1930. gada pilī ir atradusies Mazstraupes skola. Otrais pagasts ir Stalbes pagasts. Pagasta centrs ir Stalbē. Stalbes nosaukums ir cēlējies no muižu īpašnieka Jurgena Stalbetera vārda. Stalbes pagasts ir pazīstams ar Rozbeķu pili. Rozbeķu jeb Rozulas pils celt 14. gadsimtā un bija Rīgas arhibīskapijas pils no 14. līdz 16. gadsimtam. Pili ir apsaimniekojuši daudzi saimnieki, tostarp Livonijas ordenis un Rozenu dzimta. 17. gadsimtā pils tika nodedzināta un nav tikusi atjaunota. Tagad pils ir tikai pilsdrupas. Pēdējais pagasts Pārgaujas apvienībā ir Raiskuma pagasts. Pagasts centrs ir Raiskumā. Tas ir pazīstams Raiskuma muižu un Unguru muižas kungu māju. Raiskums ir veidojis ap Raiskuma muižu, kas celta 16. gadsimta vidū. Muižas nosaukums iespējams cēlies no blakus esošo ciemetu Reizekānegi vai Roskuļu nosaukumiem. Raiskuma muižas pils ir celta 19. gadsimta beigās. Tajā 2. pasaules kara laikā vācieši izveidoja kara tiesu, bet krievi kara slimnīcu. Padomju Savienības laikā tā bija bērnu triekas slimnīca. Unguru muižas kungu māja ir celta 1732. gadā un ir vienīgā koka baroka celtne Latvijā. Sākotnēji muižas kompleksa nosaukums bija Urela un tas piederēja Rīgas arhibīskapijai. Mūsdienu nosaukums cēlēs no Ungaru dzimtas. Muižas komplekss piederēja Kambenhauzenu dzimtai no 1732. līdz 1939. gadam. Tajā laikā muižas komplekss ticis pārbūvēts un ir tikusi uzcelta kungu māja, Unguru muiža. Pēc tam Unguru muižas kompleksu pārņēma Latvijas valsts. Pirmā pasaules kara laikā tā tikusi izdemolēta. Ēka arī ir bijusi skola. Tagad šī ēka ir viesunams.